Veikalā ir nopērkams preces, kuru patēriņš kaitē cilvēkam – cigaretes, alkohols, cukura saturošie dzērieni. Lai ierobežot šo produktu patēriņu, nemitīgi paaugstina akcijas nodokli un iegūtos līdzekļus teorijā novirza slikto produktu izraisīto seku likvidācijai. Bet reālajā dzīvē tas patēriņu nesamazina, tikai palielina nodokļu ieņēmumus. Tad jau aiz rūpēm par cilvēku vienkārši jāaizliedz šādu produktu tirdzniecība, tad arī nevajadzēs cīnīties ar sekām. Protams, ka būs daļa sabiedrības, kas tik un tā tiks klāt aizliegtiem produktiem, kā piemēram sausa likuma laikā ASV iegādājās alkoholu. Bet to skaits būs niecīgs salīdzinot ar to skaitu, kas vairs nedzers kolu ar čipšiem, neuzvilks dūmu, uzzerot alu vai vīnu. Tas tiešām būtu rūpes par cilvēkiem. Vai tomēr akcijas nodoklis ir vienkārši peļņas avots, kuram ar cilvēkiem nav nekāda sakara?